Good evening. Very nice to Labvakar! see you all. Prieks redzēt jūs visus. Tos, kuri vēl nav apsēdušies, lūdzu, apsēdieties. Protams, arī prieks jūs redzēt laikā tik disciplinēti. Un mēs jūs sagaidām šajā īpašajā sesijā, kas saucās Madride, Viļņa, Vašingtona, NATO paudžu pārmaiņu pavērsiens. Es esmu Julians Lidlijs French, un man ir tas gods būt šīs paneļa diskusijas moderatoram. Es uzdošu šai komandai divus jautājumus. Pirmais jautājums ir šāds: vai Viļņa izdarīja to, kas bija apsolīts Madridē? Un nākamais jautājums, varbūt tāds, kādas ir viena tāda svarīgākā mācība, vai ko jūs gribētu paņemt, kaut ko vienu no Vašingtonas samita nākamajā gadā, par ko Vašingtonā vajadzētu vienoties 75. gadskārtā, NATO gadskārtā. Man ir fantastiska šeit komanda, ar kuru apspriež šos jautājumus. Dēvids Katlers, kas ir izlūkošanas un drošības NATO ģenerālsekretāra asistents. Iespējams, ka viņš tad mums neko neteiks. Tad Anna Vīzlendere, kura ir Atlantiskās padomes Ziemeļa Eiropas direktora, tad Džeremijs Šapīro, kas ir Eiropas padome atbild par ārvalstu attiecībām. Un jums visiem būs tā kā 4 minūtes, 3-4 minūtes. Un vēl mums ir Roderiks Kīsveters, bijušais pulkvedis Vācijas armijā un arī armijas parlamentārietis. Un pats pēdējais viņa ekscelence Boruts Pahor, kas ir bijušais Slovēnijas prezidents. Tātad viņš bija prezidents laikā no 2012. līdz 2022. gadam. Vispirms ļausim jums izteikties vispirms, bet pēc tam arī es gribētu iesaistīt klausītājus, uzdodiet jautājumus un neuzsiet tādas oponentu sarunas, jo tad es jūs nogalināšu, bet uzdodiet īsus jautājumus vienkārši pēc tam. David, es piedalījos gan Madrides, gan Viļņas samitā, un ja mēs velkam tādas paralēles, ir šis TV seriāls Birojs. Jautājums ir, vai tā bija pat lieliskākā vasara vai vienkārši lieliska saruna. Un Viļņa bija 4. samits, kurās piedalījos, un es domāju, politiskā šādu braucienu virziens ir diezgan skaidrs. Katrs samits ir bijis ļoti iespējīgs un ļoti noderīgs. Un vēl es varbūt pieminēšu dažus apsvērumus daudz iemeslu dēļ, un bija arī ļoti skaidrs, uzreiz jau pateicu, ka NATO tātad palīdzēs Ukrainai. Un tie nebija tikai politiski teicieni, bet pirmkārt bija ļoti spēcīgs tāds militārais atbalsts, lai Ukraina uzvarētu un būtu brīva un suverēna valsts. Sabiedrotie arī aicināja prezidentu Zelenski piedalīties, viņš piedalījās. Un tātad arī vadīt lēma palielināt arī šo te palīdzības paketi Ukrainai, lai tā būtu vairāku gadu garumā. Un katrā ziņā tā būs ilgtspējīgāka. Un arī ļoti koncentrējās uz šo savstarpējo sadarbspēju. Un jāpaturprātā, ka tas, par ko vienojās šajā samitā, papildina to, ko daudzi no sabiedrotajiem ir individuāli tā kā apņēmušies un arī snieguši Ukrainai palīdzības veidā. Visi sabiedrotie ir pilnīgi viensprātis, ka Ukrainas nākotne ir NATO un ka Ukrainas vieta ir Eiropas ģimenēm. Un, manuprāt, tas arī ir viens no svarīgākajiem samita politiskajiem rezultātiem. Un kolektīvi mums ir jākoncentrējas uz to, lai Ukraina uzvarētu un gūtu mieru. Kaut kādas varbūt tehniski jautājumi, šis te aizsardzības un drošības plāns. Eiropa 2023. gadā skatījās uz par ko bija vienošanās Velsā 14. gadā, bija 10 gadu periods, lai sasniegtu šo 2%. Dažiem 2% bija tā kā griezti vai mērķis, ko varētu sasniegt. Bet varbūt arī neizjūtu šo steidzamību. Bet katrā ziņā Viļņas samitā
bija skaidrs, ka 2% tas ir jāsasniedz. Un arī varbūt atcerēsimies, ko teica Igaunijas aizsardzības ministrs, ka nākamajā budžetā viņiem būs 3,2%. Un tā kā sabiedroto līderiem bija šīs diskusijas, viņi saprata, ir kaut kādas izmaksas, kas ir jānosēdz, lai varbūt arī panāktu, iedzītu nokavēto un varbūt arī sektu zināmas izmaksas. Un tāpēc daudzi sabiedrotie ne tik vien sasniegs šos 2% robežu, bet arī pārsniegs šo mērķi. Līderi arī vienojās par to, ka pie šī plus 2%, ka vismaz 20% no nacionālajiem aizsardzības budžetiem investēs gan pētniecībā un attīstībā, gan arī šajā te ieroču iepirkumos. Un te mēs redzam, ka patiešām ir reāla un taustāma atšķirība. Arī paplašinās dalība, jo Somija un Zviedrija ir uzaicinātas pievienoties, un arī Ukraina, un arī par Ukrainas dalību nākotnē. Somija un Zviedrija, protams, tas ir ļoti labi šīm abām valstīm, bet tas arī būtiski izmaina kopainu Baltijas jūrā, un tas arī ir svarīgi, ja raugāmies uz nākotni. Zviedrija, kur ir uzaicināta valsts, tā ir vieta pie galda, un aizvien vairāk iesaistīta NATO lēmumu pieņemšanas procesā. Un arī tas viss, protams, dod lielu ieguldījumu, ja viņi dod savas tehniskās zināšanas un pieredzi. Kopsavilkums varētu būt tas, ko es paņēmu no Viļņas, ka līderi atzīst to, ka drošība nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Un ir nepieciešama šī kolektīvā un individuālā drošība, lai mēs nodrošinātu pārticību, jo tā aizsargā vairāk nekā 1 miljardu iedzīvotāju. Tā ir milzīga atbildība par mūsu iedzīvotājiem un milzīgs uzdevums sabiedrotajiem. Un arī pats svarīgākais, ka līderi to atzina, un NATO ir nodrošinājusi Eiropā un Ziemeļatlantijā šo te mieru jau tik daudzus gadus, bet šis ir laiks, kas ir bīstamākais kopš Otrā pasaules kara laika. Un tas ir svarīgi, ka līderi to apzinās un pieņem kopēju nostāju. Mēs esam redzējuši to solidaritāti arī pirms kara. Bet svarīgākais ir ne tikai solidaritāte kara laikā, bet solidaritāte darbos, un darbiem ir nozīme gan Ukrainai karā, gan arī kolektīvai drošībai, domājot par nākotni. Paldies, Dēvid! Protams, nevaram uzskatīt, ka drošība ir pašsaprotama, un mēs patiešām esam solidāri gan vārdos, gan darbos. Anna, paldies, Julian, un arī paldies Rīgas konferencē, brīnišķīgi atgriezties šeit Rīgā. Un es gribētu sākt ar citātu, un tas ir šāds. Tieši šobrīd notiek tādas pārmaiņas, kādas neesam piedzīvojuši 100 gadu laikā, un mēs esam tie, kuri tās virza. Kas to sacīja? Varētu cerēt, ka to sacījis prezidents Baidens vai Mišels Borels, bet nē, tas bija Ženpiņš runājot ar Putinu šī gada martā. Un visā manā šī brīža domāšanā tas ir izējies punkts. Kopš 1930. gadiem mēs neesam redzējuši tādu līmeņu draudu globālajai kārtībai. Un drošība Eiropā tas tieši ietekmē. Un tieši tāpēc es gribētu piebilst, ka ir pat vēl lielāka šī neatliekamības sajūta un ir jāpanāk Viļņas samita rezultāti. Viena ir atturēšana un otra ir izturēt spēja. Un jau šodien ļoti daudz, kas gudrs ir pateikt šajā konferencē. Konference ir lieliski sākusies. Bet es vēl gribētu piebilst pāris lietu jau iepriekš pateiktajiem, jau šiem diezgan garajiem saturam. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un neatliekami, lai Zviedrija kļūtu par pilnvērtīgu NATO locekli. Un es zinu, ka ir atbalsts tam. Un tad, kad tā pievienosies, es gribētu, lai Zviedrija nosūtītu kājas grupu šeit uz Latviju. Vēlams bataljonu izmēra, pat domājot par brigādes izmēru, ja mēs varēsim. Bet es domāju, tas būtu ļoti svarīgs ieguldījums. Tad, lai šeit būtu šīs brigādes.
Jo klātbūtnei ir nozīme, klātbūtnei uz vietas ir nozīme, kā arī iepriekš bija teikts. Un tāpat arī es gribētu teikt arī par šo te klātbūtni Somijā. Un tas ir nevis tāpēc, ka Somija pati nevarētu nosargāt šo te robežu ar Krieviju. Mēs esam pilnīgi pārliecināti par Somijas spējām un ilgu laiku. Bet viss šis te austrumu flanks no Arktikas līdz Melnajai jūrai ir jābūt šādai pašai tādai kompleksai loģikai reaģējot uz Krieviju. Un es domāju, ka tāpēc vajadzētu būt ASV klātbūtnei un arī Zviedrijas klātbūtnei un varbūt vēl citu valstu. Mums ir jātīsta kara laikam pietuvinātāka ražošana, un arī šajā ziņā situācija steidzama. Jau par karaspēku gatavību mēs runājām, to vairs nepieminēšu. Runājot par noturību, tā ir aizturēšanas integrāla daļa. NATO ir noturības solījums, bet mani satrauc tas, ka šī noturība tiek iepakota has a defense planning process. tādos nacionālos rāmīšos pārāk daudz. NATO ir aizsardzības plānošanas process, un es vēlētos redzēt NATO noturības plānošanas procesu, lai mēs savienojam šos punktus kopā pāri robežām. Piemēram, tagad mēs redzam situāciju ar cauruļvadu starp diviem sabiedrotajiem, kas ar to notiek. Tātad uz to ir jāraugās reģionālākā un globālākā perspektīvā. Mums šī te 10 gada no 14. līdz 23. gada. Like in 2014 when we looked at the US. Mēs jau šeit kļūstam par ātrās reaģēšanas spēkiem. Un nav jau vairs tā kā 2014. gadā, kad mēs raudzījāmies uz Ameriku, kad viņi atnāks un visu izdarīs. Nē, tagad mums šeit ir savs karaspēks. Runājot par Vašingtonas samitu, labi, to atstāsim noslēgumam. Tad es vēl tikai vēlos piebilst, ka ir lietas, kam ir jābūt darba kārtībā, lai tās vispār neatceltu. Mani fascinē ideja par kara laika ražošanas izveidošanas. Pirms Otrā pasaules kara Lielbritānija tika izveidots ēnu rūpnīcu plāns, lai varētu ātri sākt ražot ieročus. Iespējams, ka jāskatās atpakaļ vēsturē. Džermi, lūdzu, 5 minūtes jums. Jā, dzirdam. Paldies, ka atļāvāt man piedalīties tiešsaistē. Man tiešām žēl, ka nevar būt Rīgā, bet es augstu novērtēju iespēju uzrunāt jūs arī šādā veidā. Es nebiju Madrides un Viļņas samitos, tāpēc nevaru precīzi runāt kā Deivids par to, kas tur tika izdarīts. Bet doesn't get invited to those summits. Although varbūt es varu piedāvāt skatījumu no tāda cilvēka, kur neuzaicina uz šiem samitiem. Un varbūt ir vērts mazliet atkāpties un parunāt par Vašingtonas perspektīvu attiecībā uz NATO un Eiropu, par Baidena ārpolitikas sākuma punktu. Viņš gribēja būt ļoti sakoncentrēts, ņemot vērā, ka Amerikas administrācija tik ļoti lielā mērā reducing US koncentrēta uz Ķīnu. Un tika domāts arī par ASV izdevumu mazināšanu gan tuvajos austrumos, gan Eiropā, bet acīm redzam šī politika ir mainījusies pat pēdējās pāris nedēļās. Tātad notiek kāri, kur ASV un Baidena administrācija, ja nu negluži piedalās, bet ir ļoti iesaistīta, tātad gan Eiropā, gan tuvajos austrumos. Sākumā ir skaidrs, kāpēc tas tā ir. Bet tā
būtiskāk, fundamentālāk President of the United States. And to raugoties. Džo Baidens ir ASV prezidents, un lai arī Nacionālās drošības komanda bija izstrādājusi ļoti tādu disciplinētu ideju, kādai ir jāizskatās ASV ārpolitikai, ka jākoncentrējas uz Āziju. Džons Baidenkungs atbalsta transatlantiskās idejas un vēlas pat nostiprināt ASV saistības pret NATO un sabiedrotajiem, arī saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas situāciju mainīja. Un es piekrītu Deividam, ka Baidena administrācija šajā sakarā ir darījusi ļoti daudz. Un, protams, administration. Būs iesaistīta Ukrainas karā, cik ilgi tas būs nepieciešams. Bet nebūs jau vienmēr Baidena administrācija Amerikā. Un Ukrainas karš So we're thinking about why ilgāk nekā šī administrācija, un tāpēc ir vērts padomāt, kāpēc Baidena administrācija nāca ar šo politiku. Pirmkārt jau tāpēc, ka tas bija saistīts ar Ķīnas radītajiem draudiem un ASV valda vienprātība, ka Ķīna ir Pentagona skatījumā konkurence, augošs apdraudējums un būs ļoti jāsakoncentrē nacionālie resursi, lai šo jautājumu ilgtermiņā risinātu. Otrkārt, ir arī vietējās tendences ASV, kas arvien vairāk fokusējas uz ASV problēmām un mazāk uz to, kas notiek ārpus. Un tas lielā mērā simbolizē Trumpa Amerika pirmajā vietā teicienu. Arī Demokrātiskajā partijā daudz tendences. Tas nav nekur pazudis. Un Donald Trump politika attiecībā pret Ukrainas politiku noteikti būtu citādāk, ja viņš kļūtu par prezidentu. Man tiešām interesē, kas Annai būs sakāms par Vašingtonas samitu, bet es domāju, ka Eiropai ir jābūt aktīvākai aliansē un arī saistībā ar Ukrainu. Vašingtonas samitā ir jādomā, kā NATO var kļūt par Eiropas aliansi, ne tik daudz Amerikas aliansi. Un tas, ko es kā Eiropietis dzirdēju, ka jā, Baidens turpinās iesaistīties, bet Ķīna ir tā vieta, kur ir koncentrēta Amerikas uzmanība. Un paldies par to, ka uzaicinājāt arī vācieti uz šo konferenci. Atbildot uz vienu no jautājumiem, mani apmierina Madrides samita iznākums, bet esmu sarūktināts par Viļņas iznākumu un paskaidrošu. Mēs dzīvojam nepieredzētas krīzes apstākļos, un tagad mums ir atbildība ir to rokās, kas nav piedzīvojuši karu, tāpēc viņiem tas nav zināms, un tagad šis ir pierādīšanas laiks. Un Viļņas samitā man pietrūka skaidra orientācija un strateģiskā komunikācija arī jaunākām paaudzēm. Kāpēc? Es saskatu nepieciešamību paskaidrot, kāds ir mūsu pūliņu mērķis, vai Ukrainai kļūt par buferu zonu, vai Ukraina 92. gada robežās. Vai iemācīt Krievijai zaudēt, tātad
lai tā pieņemtu savu kaimiņu eksistenci. Un Viļņas iznākums šajā ziņā ir neskaidrs. Ja vēlamies pārliecināt savas sabiedrības, mūsu ziņām ir jābūt daudz skaidrākām. Šeit var darīt vairāk arī diplomātijas jomā. Mēs nedrīkstam aizsargāt spēcīgākā vāru, mums ir jāaizsargā likuma vāra, un tas ir skaidrs jau kopš 64. gada. Un šī ir man trešā piezīme. Mums ir ļoti labi jāapzinās, ka Ukraina var kalpot par paraugu citiem reģioniem. Ja Putins tur gūs panākumus, tad tas var būt paraugs Irānai, Irākai, Serbijai, Kosovai un galu beigās arī Ķīnai un Taivānai, kas Ķīna var mēģināt pievienot Taivānu ar blokādu vai citiem līdzekļiem. Mums ir jāapzinās, ka citi reģioni skatās, kā mēs tiksim ar šo izaicinājumu galā. Un tāpēc es saskatu nepieciešamību, ka NATO mainās no vairāk vai mazāk diplomātiskas organizācijas ar militāriem līdzekļiem uz organizāciju, uz viedās varas organizāciju. Tātad gan diplomātija, gan gatavība un ticamība aizstāvēt savu teritoriju. Mums ir šī deklarācija, ka NATO vēlas aizstāvēt katru savas teritorijas tolu, bet ko tas nozīmē valstīm, kas vēlas kļūt par šīs teritorijas daļu, kurā tiek aizstāvēt katra cola. Bet arī mums Ukraina būs modelis un paraugs, un tāpēc mums ir jābūt skaidrākiem, definējot noslēgumu, definējot beigas, un beigas ir atjaunot 91. gada robežas un padarīt skaidru, ka Krievijai ir jāpieņem, ka šīs valsts kaimiņiem ir tiesības pastāvēt, un tas nav tikai diplomātiski, bet arī militārs mērķis šajā karā. Jo Krievija nekad neakceptēs savu kaimiņu tiesības uz pastāvēšanu, ja mēs neinvestēsim savās militārajās spējās. Un Ukraina nedrīkst kalpot kā paraugs, lai Irāna kļūtu par kodolu valsti, un tā nedrīkst kalpot arī kā paraugs Ķīnai. Tātad ir vajadzīga tikai strateģiskā pacietība. Un Vašingtonas samita iznākumam ir jābūt tādam, ka Ukrainas dalība NATO nav apspriežama, nav apšaubāma, tam ir jābūt taustāmam mērķim. Jā, NATO kā izšķirošā vārā aizstāvot likumus un taisnību. Un Ukrainas atgriešanās 91. gada robežās, protams, tas būs iznākums, bet es domāju, ka mēs visi esam tam gatavi. Lūdzu. Sākšu ar to, cik vēsturiski svarīgi ir NATO šobrīd un cik svarīgāka tā būs mūsu valstīm turpmāk. Es no Vašingtonas samita sagaidu 3 konsensus. Pirmais. Konsensus ir vienošanās atbalstīt Ukrainu. Mēs nedrīkstam spiest Ukrainai veikt miera sarunas, kamēr Ukraiņi un Ukrainas valdība nav apmierināta ar šī iebrukuma gala iznākumu. Es arī noteikti gribētu redzēt mieru, bet tam ir jābūt taisnīgam mieram. Ja nebūs šī taisnīgā miera, tas nebūs ilgstošs miers. Tam ir jābūt mūsu vienošanās, mūsu konsensus pamatā. Mums ir jāatbalsta Ukraina līdz galam, līdz beigām, un šīs beigas ir jādefinē pašiem ukraiņiem.
Otrais konsensus. Mums ir jātērē vismaz 2% aizsardzībai. Es kļuvu par sociāldemokrātiskās partijas vadītāju 90. gadu vidū, un tajā laikā mana valsts iebilda pret iestāšanos NATO. Es mainīju šo politiku, un līdz tam, un tagad es nevaru runāt savas valsts vārdā kā bijušais prezidents, bet mana valsts nav izdarījusi savu izpildījusi mājas darbu attiecībā uz šo 2% apņemšanos, bet es domāju, ka ir pienācis laiks mainīt šo mentalitāti. Tas nav mūsu pienākums, tas ir mūsu tiesības piedalīties ar savu finansiālo palīdzību, ar visu pārējo, lai justos droši. Šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kad darba kārtībā atpakaļ ir drošība. Pirms pāris gadiem, 10, 15 gadiem, kurš būtu domājis, ka mēs runāsim par savu nākotnes drošību? Diemžēl ir pienācis tāds laiks, un mums patiešām ir jāsaprot, ka visi ir atbildīgi par mūsu kopējo drošību. Arī mazas valstis, tāda kā Slovenija, arī tādām ir jāpilda šis pienākums. Tas ir pirmais konsens - atbalstīt Ukrainu. Numur 2 - pildīt pienākumu, cik tālu tas attiecas uz izdevumiem aizsardzībai. Un es domāju, ka trešajam konsensam vajadzētu būt turpināt paplašināšanas procesu, ne tikai domājot par Ukrainu un Moldovu, bet arī par Rietumu Balkāniem, ja būtu tāda politiskā grība iet arī uz turieni. Un vēl es gribētu nobeigumā pateikt, ka NATO ir bijusi tik milzīga nozīme nodrošinot stabilitāti Rietumu Balkānos, jo bija šī vīzija skatījums par paplašināšanos daudz vairāk pat nekā attiecībā uz Eiropas Savienību. Piemēram, Albānija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija. Tās, tur, protams, kā ar NATO dalību NATO, tur ir daudz stabilāks miers, lielāka stabilitāte nekā bez tā. Man ir šīs gaidas no Vašingtonas samita. Es domāju, ka veselajam saprātam, ko mēs redzam arī mūsu tautu vidū, veselais saprāts saka, mums jābūt kopā politiski, ekonomiski, drošības ziņā. Mēs piedaram rietumiem. Rietumiem ir pašiem savas vērtības, un mums ir jāaizsargā šīs vērtības, un jāaizsargā šīs vērtības kopā. Paldies! Paldies! Ļoti daļrunīgi un skaidri pateikts, ko jūs sagaidat no Vašingtonas samita konsensu tieši kādos jautājumos. Jātērē vismaz 2% aizsardzībai un jāpabeidz paplašināšanas process. Mani 3 cilvēki ļoti augststāvoši Rietumu Balkānos cilvēki ir brīdinājuši mani par to, cik bīstama ir situācija. Mēs nevaram arī nolaist skatienu no šī reģiona. Mums tagad vēl ir 15 minūtes jautājumiem, un tā es tieši to domāju jautājumi. Kā mēs parasti to darāt? Jūs varat pienākt pie šiem mikrofoniem. Bet, ja kolēģi var pienest jums mikrofonus, tad būs vēl ātrāk. Lūdzu, kundze tur vidū. Un pēc tam jūs, kungs. Paldies, Hanna Šelen. Īsts jautājums. Madridē un Viļņā pietrūka skatījuma par NATO arī kā jūras super tādu vāru. Draudi palielinājušies ne tikai Krievija, Ukrainā, bet arī Ķīnas darbības. Varbūt mēs tieši tādās jūras tiesību jomā, jūras jomā varam redzēt, ka sagaidīsim kaut ko Vašingtonā.
Varbūt jūs varētu vienkārši padot to mikrofonu. Klaus Vitmans, man ir jautājums. Roderikam Kīzeveteram, kurš runāja arī par to, ka jāpaukstina šīs aizsardzības kapacitātes, atrada ļoti labu citātu. Angļu vēsturnieka Taylora, kurš teica, ka Vācijas revolūcija Vācijā, un viņš teica, ka Vācijas vēsture sasniedza pagrieziena punktu, bet tā nepagriezās. Nu, esot ārzemēs, es neaicināšu tagad kritizēt kaut kā Vāciju, bet es gribētu tā ļoti nosvērti pavaicāt, kādiem būtu jābūt nākamajiem soļiem šajā izsludinātā Zeitenwende, lai Bundeswehrs būtu, šī armija būtu tikpat spējīga un spēcīga augstā kara laikā. Un ja es drīkstētu vēl vienu jautājumu arī. Tas formulējums. Mēs palīdzēsim Ukrainai, cik ilgi vien to vajadzēs. Es domāju, ka to jāpapildina ar to. Un mēs palīdzēsim ar visu, kas nepieciešams, un nodrošinot to laicīgi. Varbūt es došu jums atdot iespēju atbildēt jautājumu par Zeitenwende un arī par šiem pārējiem jautājumiem. Frederika, vispirms jums. Roderika, es atvainojos. Kas attiecas par šo pagrieziena punktu un Zeitenwende arī, kas attiecas uz militāro jomu, es domāju, tā jau ir vēsture, jo 100 miljārdi eiro vēl nav pilnībā investēti. Mēs apmēram 20 miljārdus esam zaudējuši tieši procentu maksājumos un inflācijā. Un savukārt armijā 30, jau arī 30 ir investēti un 66 miljārdi turpmākajiem gadiem, bet lai mūsu bruņoties spēki būtu spējīgi, mums vajag lielāku budžetu arī mācībām, tāpēc arī vajag daudz plašākus iepirkumus un arī ir jāveido spējas, lai nodrošinātu tādu ticamu mūsu valsts aizsardzību un arī savienības aizsardzību. Tas nozīmē vēl papildus brigādes. Un arī, protams, ir jautājums par to, kā mēs sadarbojamies, ir tīpaši ar Nīderlandi un ar flotēm Baltijas jūrā. Lai veiktu, arī mums vajag arī skaidri arī iezīmēt un saprast, ko kura valsts var izdarīt. Bet es gribētu arī uzsvērt to, ka tā Zeitenwende pamatdoma pirmkārt bija paradigmas maiņa šobrīd valdošā kanclera partijā. Jo viņi bija pret 2%, pret modernizāciju arī. Un šobrīd es varu teikt, ka Zeitenwende ir panākts. Šis panāktas pārmaiņas, bet mūsu kanclers neticēja, ka Ukraina spēs pretoties Krievijas agresijai. Uz tā doma bija, ka jau pēc nedēļas Ukraina būs zaudējusi, un tad Krievijas armija stāvēs pie Rumānijas un Balnijas valstu robežām. Un tad notiktu tā Zeitenwende, un es ceru, ka mēs atvieglot nopūtīsimies. Ja mēs panāksim pārmaiņas arī mūsu kultūrā, mūsu attieksmē, proti, ka mēs investējam ne tikai mūsu aizsardzības spējās, bet arī, ka mūsu valsts apzinās un zina, ka mēs nevaram tikai būt drošības saņēmēji. Mums ir jārāda kopēja Eiropas pieeja. Un es patiešām ceru, ka pēc vēlēšanām Polijā, ka Polija, Francija, Vācija un apvienotā karaliste uzrunās savienotās valstis, visas Eiropas Savienības un Eiropas NATO dalību valstu vārdā un teiks, mēs gribam taisnīgu sloga sadali. Amerikāņi investējusi 2/3 un Eiropieši 1/3. Ukrainas atbalstam, un tas notiek uz Eiropas zemes. Un ja mēs bet Ukraiņi ir pārvietoti un ir ļoti daudz šis te migrantu bēgļu skaits, bet viņiem mums ir jādomā kaut kāda, protams, mums jādod kaut kādas perspektīvas viņiem jāpiedāvā. Es gribu, nelietojiet vārdu kopējas apvienotajā karalistē, jā. Un otrs, ko es ieteiktu, par to, par tām zemūdenēm. Mēs pēc tam vēl varam parunāt, kuras ir vērts iegādāties, kurām arī ir saprātīgas cenas ziņā.
Jums ir atomzemūdenes? Nē, bet mums ir ļoti klusas, jo labākās un cenu ziņā pieejamas. Par jūrlietām un par jūras spēkiem pāris lietu. Pirmkārt, pēc tam, kad Krievija izvērsa, paplašināja savu nelikumīgo karu pret Ukrainu, tad nebija tikai gaisa spēka un gaisa aizsardzība, bet arī pārvietojās kuģi, kā mēs zinām, arī Baltijas jūrā un nosūtīja uz Austrumu Eiropu sabiedrotiem. Arī gan lidmašīnas, gan kuģus. Tā kā bija tūkstošiem vairāk šo te karēvju, arī lidmašīnu, arī jūras spēku palielināts. Jūras spēku klātbūtne tika palielināta. Ja atgriežamies par to uzstādījumu šim panelim, protams, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu šos te Madrides un Viļņas tos panākumus. Bet tā kā līderi arī vienojās par šo jaunu tā kā paudzi, par šo jaunajiem plāniem, mums ir arī jānodrošina, lai mums būtu atbilstoša kapacitāte. Un tas mums deva iespēju patiešām arī ļoti ātri pārvietot šos spēkus. Manuprāt, arī es nesaprotu sauszemes spēkus, jo es esmu flotē strādājis, bet es zinu arī, ka flotes spēki ir iesaistīti un var ļoti ātri pārvietoties šobrīd, jo mēs esam spējīgi ļoti ātri reaģēt. Bet, protams, Skotijā jau kopš otrā pasaules kara laika tur ir šī te kuģu būvniecības programmas, kas viss notiek Skotijā. Nu, un diez vai Skotija grib tad pamest apvienoto karalisti, cerams. Un tagad jūs šeit priekšpusē. Irina Kuzņecova, man ir jautājums viesim no Vācijas. Vācija ir diezgan daudz instalē Huawei tehnoloģijas. Un es nesen lasīju, ka amerikāņi jūs ir brīninājuši, ka viņi pārstās dalīties ar izlūku informāciju, jo saskat tajā drošības risku. Kā jums šķiet vai nākotnē? Tas, ka jūs pārlieku paļaujaties uz Huawei infrastruktūru, ka tas varētu būt drošības risks. Tāpat kā mums bijusi pārlieku paļaušanās uz Krievijas gāzi. Pavisam īsi, pēdējā valdība ir aizkavējusi šo te procesu, IT likuma pieņemšanu parlamentā, lai dotu mūsu nacionālo IT komunikāciju uzņēmumiem iespēju atrast vispiemērotākās šīs ierīces. Bet te bija ļoti liela orientācija uz izmaksām. Bet pašreizējā valdība šobrīd to nomaina, bet ir milzīgi izaicinājumi saistībā ar Hamburgas ostu, kur kāds terminālis ir pārdots kā minoritāšu daļu pārdojot, ir pārdots Ķīnai. Nu, tā kā mēs kaut kā esam mazinājuši šos izaicinājumus 5G sistēmā, bet ne pilnībā attiecībā uz Hamburgas ostu. Šis risks nav pilnībā izslēgts. Lūdzu, jautājums jums. Skaidrs, ka Baltijas jūra šobrīd ir NATO ezers. Kā mēs varam novērst to, ka Baltijas jūra kļūst par Krievijas ezeru vai vienkārši tādu par ezeru, kurā konkurenti tādi kā Ķīna arī paplašina, izvērš savu klātbūtni. Un varbūt jāpiemina arī tas, ka Ķīna būvēs arī Anaklijā šo te ostu, kas ir Grūzijā izvēlēts kā strateģiskais partneris. Vai ir iespējams atbild uz to? Vai jūs dzirdat mani? Es nedomāju, ka es kaut ko īpaši tādu ļoti gudru varu par to pateikt. Es nedomāju, ka Melnā jūra kļūs par Krievijas ezeru, jo Turcija arī ir tur, un Turcija arī tehniski ir NATO dalība valsts, un šajā ziņā gan to nevar uzskatīt, ka gan, ka tā pastiprinās NATO spēkus Melnajā jūrā, bet es domāju, ka spēku līdzsvars Melnajā jūrā ir tāds, ka Krievi nespēs tur dominēt.
Bet es arī nedomāju, ka NATO tur dominēs. Un es domāju, ka Melnajā jūrā visu laiku būs šīs te konkurence un arī kaut kāda eskalācija, un tā tas būs diezgan ilgu laiku. Nu, acīm redzot, tā ir tā paradigma, par ko mums jādomā, nevis domājot par to, ka viena vai otra puse spētu dominēt. And that entire region, including Georgia, countries Es that are domāju, ka jāskatās uz visu reģionu kopumā, bet mums ir vajadzīgs plāns, mums ir vajadzīgs skaidrs plāns, kā mēs iesaistīsimies šajā ļoti apdraudētajā teritorijā. Un ir Viļņā tika apstiprināti jauns plānu kopums. Es neizpaudīšu konfidenciālu informāciju, bet es negribētu teikt, ka Baltijas jūra kļūst par NATO ezeru un tas dod tiesības, vai tas dod iespēju Krievijai izmantot Melno jūru, bet ne, arī pie Melnās jūras ir daudz NATO sabiedroto, un tur visur ir suverēnās teritorijas, un tā ir daļa no teritorijas, kur NATO ir solījis aizsargāt par centimetru par centimetram. Tāpēc es nedomāju, ka šeit var tā ļoti skaidri paralēlas vilkt. Krievija, protams, bija izteikusi domas par militarizāciju, bet tur ir paredzēts patrulēšanu ieviest, un es domāju, ka pēc kara situācija tur vai noteikti mainīsies. Es vēlos tikai piebilst, kad Ukraina uzvarēs karā, tad Melno jūru kontrolēs vēl vairāk sabiedroto. Vai arī Arktiku varbūt pieminēt šajā sakarā. Nu jā, varētu arī tā būt. Un arī tas ir svarīgs punkts, raugoties uz visām šīm teritorijām. Tad plānos jau ir ietvertas šīs teritorijas, sākot no Arktikas līdz Melnajai jūrai, un arī Krievija tā uz to raugās. Tā ir viena strateģiskā zona. Mums ir jāraugās šo situāciju kopumā. Es domāju, ka svarīgākais, lai neļautu Krievijai izplesties Melnajā jūrā, ir nodrošināt iespēju Ukrainai atgūt Krīmu, jo kam pieder Krīma, tam pieder Melnā jūra. Es nepieņemšu vairāk jautājumus, jo es gribu dot iespēju dalībniekiem parunāt par Vašingtonas samita izaicinājumiem. Es zinu, ko es sagaidu no Vašingtonas. NATO aizsardzības plānošanas process ir bijis uzmanības centrā. Mēs solam izpildīt savus pienākumus, bet mēs to neizdarām. Pats NATO aizsardzības plānošanas process, tur ir jāiekļauj modernās tehnoloģijas, mašīnu mācīšanās, sintētiskā bioloģija, nanotehnoloģijas, kas turpmāko 10-15 gadu laikā viss parādīsies kara laukā un radikāli mainīs kara darbības raksturu. Is a success. Un Vašingtonā par to ir jārunā. Bet tas būtu mans testa jautājums Vašingtonai. Kādi būtu jūsējie? Saglabāt vienotību Ukrainas jautājumā un redzēt Ukrainu kā nākamo NATO dalību valstis. Un trešais vienošanās, ka tēriņi, izdevumi aizsardzībai nav tehnisks jautājums. Šobrīd uz spēles ir likta mūsu drošība, un mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu savas sabiedrības. Tāpēc mums ir jāiegulda līdzekļi drošībā.
Mums ir jāstrādā pie šī konsensusa. To nevar pieņemt kā pašsaprotam. Mums ir jārunā ar cilvēkiem, jāskaidro situācija, un jā, mēs esam kopā, mums kopā arī darbiņš jāpadara. Tātad cilvēkiem ir jādod kaut kāda cerība, ka mēs izdzīvosim ar to, kas mums būs. Es pilnībā piekrītu tikko teiktajam, bet atslēga ir, kā panākt šo konsensusu. NATO ir nepieciešama jauna līmeņa uzticamība, orientācija un ir nepieciešams, lai sabiedrības uzticētos NATO spēkam. Un vēl ir jābūt vienbalsīgam atbalstam turpmākām sarunām nākotnē. Ukrainas dalība NATO nav apspriežama, tas ir pats par sevi saprotams. Un mēs necietīsim situāciju, kur no spēka pozīcijām vai spēcīgākā tiesības ir tās, kas uzvar likuma vāru. Mums ir jāinvestē arī šajā jautājumā. Jeremy, List. Mine is that ja tas ir tāds vēlmju stand up at saraksts, this tad, anniversary summit. manuprāt, Eiropiešiem būtu jārunā skaļāk šajā samitā un jāpaziņo, ka viņi uzņemsies atbildību par Eiropas drošību, protams, ar ASV atbalstu, bet lai šo procesu vairs nevadītu ASV. Un acīm redzot, jau tas nenotiks, bet lielākā daļa no lietu, par ko mēs runājam, visticamāk nenotiks. Tad es domāju, ka pastāv iespēja, ka Polijas jaunā valdība strādās ar Lielbritāniju, ar Franciju. Vašingtonas laikā jau Donalds Trumps arī var būt prezidents. Tas tā ļoti pieņemot. Un es domāju, ka arī Vācijai būs ļoti liela loma šajā visā. Anna? Man ir ekstra minūte, jo mans iepriekšējais komentārs bija īss. Es domāju, ka pirmkārt, kas ir jādara Eiropiešiem, tur ir jābūt 3 galvenajiem punktiem, tātad 2%, ka mēs to sasniedzam un darām visu iespējamo, lai to izdarītu. Un ka tas ir slieksnis, nevis Contributing with troops, I mean, this 300 griezti, sliekšņa līmenis, nevis maksimālais līmenis. Otrkārt, Eiropa arī dod savu pienesumu ar karaspēku, tātad ir jāmobilizē šie spēki. Un treškārt, Eiropa arī veic iepirkumus un rīkojas tā, kā rīkojas Amerika šajā ziņā. Šo iespēju nedrīkst pazaudēt, šo iespēju Eiropa nedrīkst pazaudēt, lai pārliecinātu Ameriku turpināt atbalstīt Eiropu. Bet ir viena lieta, kas to visu var sabojāt, un tā ir driving change. And I think Ukraina. Es sāku ar citātu. Un es domāju, ka rietumiem jābūt drosmīgākiem. Tātad, ja mēs neturēsim savās rokās stūri, to noteikti pārņems kāds cits. Un nākotnē arī Ukraina būs daļa no tā. Mums nevar būt samits, kur mēs pasakam, Ukraina būs NATO dalībvalsts. Mēs to esam teikuši jau daudzkārt. Es domāju, ka prezidentam Baidenam ir jābūt kaut kādam formulējumam, uzaicinājumam Ukrainai iestāties NATO šajā brīdī. Es domāju, ka tas ir jāsasaista ar noteiktiem nosacījumiem uz vietas, kas to padarītu iespējam, bet ir jābūt skaidram signālam, ka mēs ticam, ka Ukraina var uzvarēt un būt vienota.
Un tad visas pārējās bažas tiek likvidētas. Ir jābūt skaidrai ziņai, vai citādi, manuprāt, Vašingtonas samits nevar notikt. David, piekrītu visam iepriekš teiktajam, un es tā kā mazāk tehniski paraudzīšos uz to. Pirmkārt, atcerēsimies kontekstu. Mums ir lielas ekspektācijas par katru samitu. Šī būs 75. gadskārta, un samits notiks šīs organizācijas dibināšanas pilsētā. Tātad šeit būs arī emocionālās un vēsturiskās ekspektācijas, un tāpēc ir svarīgi, lai arī darba kārtība atbilst šim satvaram, šim kontekstam. Ko es ierosinātu? Ka mēs koncentrējamies uz vērtībām. Tā ir jābūt politikai un komunikācijai, kas ir balstīta uz vērtībām, un ne jau mums pašiem, ne jau adresējot to mums pašiem un ministriem, bet adresējot to sabiedrībai, kas dzirdēs šīs ziņas no samita. Mums ir skaidri jārunā par NATO alianses vērtībām un spēku cilvēciskā līmenī, tā, lai to pieņemtu mana Amerikas ģimene un balsotu par to, un lai to darītu arī visi pārējie sabiedrotie, jo tas ir kritiski svarīgi, tas ir izšķiroši svarīgi visos reģionos. Un tāpēc es ierosinātu, lai šis samits būtu ne tikai mums adresēts kā profesionāļiem, lai tas būtu adresēts cilvēkiem šai valstīs, kas dibināja šo aliansi, jo viņiem bija kopīgas vērtības un kopīgs skatījums par nākotni. Paldies! Šis bija lielisks noslēgums. Un tāpēc es gribētu izaicināt jūs visus kā eiropiešus uzdot sev jautājumu. Jūs sēžat telpā kā viesi ģimenē, viņi maksā par to un tā kā pat kā NATO. Un ko mēs viņiem kā eiropieši teiktu? Kāpēc viņiem būtu jāturpina maksāt par Eiropas aizsardzību? Kas būs tas arguments, kas pārliecinās, jā, protams, kopīgas vērtības un tās ir nozīmes, bet tikpat labi viņi varētu teikt, mēs jau pēdējos 75 gadus maksājam par šīm vērtībām. Un tad man atbild būtu, labi, līdz 2030. gadam mēs, eiropieši, uzņemsimies vismaz 15% alianses izmaksas, nodrošināsim 50% spēku. Mums būs arī attiecīgais aprīkojums, lai varētu iesaistīties jebkurā augstākā līmeņa konfliktā, lai varētu atvieglot to spiedienu, kāds ir uz America strong where America needs. Savienotajām valstīm. Tātad mēs kā eiropieši uzturēsim Ameriku spēcīgu, kādai Amerikai ir jābūt. Un es domāju, ka šī ir tā ziņa, kam ir jānāk no Eiropas. Ja nekas no tā nenotiks, tad ir apšaubām, vai turpmākos 10-15 gadus NATO būs tieši šādā formātā, visu piedalīsies Eiropā. Paldies diskusijas dalībniekiem!